No kā ir atkarīgs cilvēku finansiālais stāvoklis? Tas ir atkarīgs no tā, cik cilvēks ir spējīgs vai nav spējīgs realizēt savu darba potenciālu. Šeit var atzīmēt divas nianses. Ir tāds teiciens kā aizvērti ceļi, kad cilvēkam ir aizvērti ceļi. Ko tas nozīmē? Pēc būtības vienmēr ceļi ir atvērti. Tas nozīmē to, ka cilvēks tos vienkārši neredz. Neredz šos pašus ceļus. Nezina, ko viņam darīt, nezina varbūt, kā viņam nopelnīt naudu, kādus, piemēram, pirmos soļus spērt. Un otrā nianse, kad ceļi ir atvērti un cilvēks redz, jā, ceļi ir atvērti, ir iespējas, bet neiet pa šiem ceļiem. Kāpēc neiet? Jo visticamāk baidās, vai arī domā, ka netiks galā, vai uzskata, ka nav iespējas iet pa šo ceļu, baidās pārmaiņas. Iemeslu var būt daudz. Šis vingrinājums, par ko es tagad pastāstīšu, tas palīdzēs atvērt ceļus gadījumā, ja viņi ir aizvērti. Tāpat iedot arī papildus enerģiju, spēku un jaudu, lai pa šiem ceļiem ietu un sasniegtu rezultātus. Sasniegt to, ko cilvēks vēlas. Finansiālā